Labdien, Ventspils! Labdien, Ventspils! Labdien! Kā jau mēs runājām, kā jau mēs minējām iepriekšējās pārraidēs, šodien mums atkal ir jauns ciemiņš, Kristīna Stone. Jā, jauka būtne. Jauka būtne, neapšaubāmi. Mūziku saistīta persona, kam ir tāds bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde Mia skola. Piedalījās pašvaldības vēlēšanās no 11. vietas, pakāpās līdz 5. vietai. Visādā ziņā cilvēks radošs, pozitīvs, pilns ar enerģiju, entuziasmu, un arī šogad ir pagājušajā gadā, laikam, tu sāki jau darboties izglītības kādā jaunas demogrāfijas lietu komisijā. Tā kā ļoti patīkam, ka tu esi ar mums. Bet kas svarīgi, Kristīna ir māmiņa, gan saviem bērniem, gan pieņemtam bērnam, vai ne? Un ģimenisks cilvēks. Tad varbūt Kristīna var pastāstīt par sevi drusiņu. Jā, ļoti daudz jau pateicāt galvenos un skaistākos vārdus, bet jā, taisnība, es esmu mamma 3 bērniem, arī audžu mamma, vairāk jau kā 8 gadus, un tiešām bērni ir tie, kas man ikdienā ir ļoti daudz apkārt. Tāpat esmu izveidojusi jau Cinta ar pieminēto MEAS skolu, kas piedāvā interešu izglītības nodarbības šeit Ventspilī un arī Talsos. Un šajā skolā mēs piedāvājam starptautisku izglītības programmu. Esam Kurzemē vienīgie, kas pārstāv Yamahas izglītības sistēmu. Un par darbiņu domē, jaunatnes un demogrāfija lietu komisija ir šobrīd tā, kurā es esmu uzsākusi novembrī. Savu darbību. Kristīna, kā tu visu to uzspēji? Ģimenē, tomēr bērni vēl sava skoliņa. Starp citu, Ventspilnieki, jūs ziniet, ka Ventspilī ir tāda skoliņa, kur tiešām var bērni gūt zinām pieredzi. Un zināšanas mūzikā. Droši rakstīt, zvaniet, un tas noteikti jūsu bērniem tikai būs par labu. Bet kā tu visu to apvienot? Tas pietiekoši liels tāds apjoms ir ikdienā. Kas dara, tas padara. Tas padara. Un viss jau ir atkarīgs no prioritātēm. Mēs varam izdarīt visu, kas mums ir svarīgi. Vēl ko svarīgi, es nepateicu, Kristīna, pat cik viņai arī ir šī skola, viņa ir uzņēmēja. Un tā kā mums šodien ir saruna par demogrāfiju, par bērniem, un tāpēc es vienkārši gribēšu prasīšu tādu jautājumu. Mēs, kad uzsākam šo domu, tad viss kā viens partijas teica, ka mums ar demogrāfiju ir svarīgākais jautājums. Mūsu pieredze abiem ar Dzintaru bija 10. jūlijā, kad tika skatīta bērnu piedzimšanas pabalsta palielināšana, kur mēs uzskatījām, ka viņš ir palielināts nepietiekami, no 300 uz 500 pa vienu bērnu, ja dzimst par 2 no 400 uz 600 un 3 un vairāk, no 1500 uz 1700. Un tas arī ir viss. Un viens bija, ka tai jaunatnes komisijai pieliktos demogrāfijas jautājums klāt, bet tad ir jautājums, kā tad jūs tur strādājat un vai jūs vispār skatāt šo demogrāfijas problēmu? Līdz šim, tad kopš novembra, šeit ir bijušas 3 sēdes vai 4, man jāpārbauda. Un līdz šim nevienā no sēdēm demogrāfijas lietas nav apskatītas. Jā, mēs esam līdz šim turpinājuši skatīt jautājumus, kas saistīti ar jaunatnes lietām. Tie ir bijuši projektu atskaites, un lielākais, laikam, tas darbiņš bija pārskatīt pašvaldības tādu pašvērtējumu par darbu jaunatnes lietu jomā pašvaldībām. Tā ir atkal tāda papīra kaudze visticamāk, bet neiet lietas pēc būtības. Principā tad, kad mēs iesniedzām ierosinājumu šo bērnu pabalstu palielināt, būtiski palielināt, tas nebija tā no zila gaisa, no pirksts, kā es atvainojos pa izteicienu izīst. Tāpatās Jūrmalā jau šīs pabalsts tika palielināts. Un tad bija ļoti liela tā daudz argumentu, ka pabalsti neveicina dzimstību.
Bet man šķiet, ka tomēr, ja tev ir tāda kaut kāda nosacījuma, ka tu vari savu ģimeni tā paļauties uz pašvaldību, vai tomēr tas nav tāds pozitīvisms, ja būtu šie pabalsti tomēr vēl lielāki, un tad tas dod tādu papildus tādu bonusiņu, lai jaunā ģimene izšķirtos par bērniņu, jo mēs vienalga, kā mēs gribam, tomēr tas finansiālā puse ir ļoti svarīga mūsu laikos, un ja kāds saka, ka nauda nav svarīga, viņi ir svarīgi, lai izaudzinātu bērniņu un dot viņam to, kas būtu nepieciešams mūsu sabiedrībā pašlaik. Jā, es domāju, ka noteikti ikviena ģimene, kuri vispār domā par bērniņu ienākšanu ģimenē, pirmā motivācija nav nauda, bet tad, kad viņi ir pie šī lēmuma nonākuši, tad paplašinām ģimeni, tad sākās nākamie jautājumi, vai mēs to varam atļauties. Tā ir, un tajā brīdī tad varbūt šis stop poga un mazliet domāt tālāk. Un runājot par to piedzimšanas pabalstu, es arī savu māmiņu lokā pazīstamu un zināmo apjautājos, un tā kā man arī darbs ir saistīts ar to, tieši ar jaunajām mamām, mums bērniņi nāk jau no 4 mēnešu vecuma uz nodarbībām, tad viņu minētā summa, tāda optimālā šim piedzimšanas pabalstam bija 1000 eiro. Protams, ar piebildi, ka šis piedzimšanas pabalsts nav tas noteicošais. Pilnīgi visām lietām glābšanas rīns, bet tas būtu tā kā pirmais un pareizais solis. Jā, mēs ar Aivu, kad runājam par šo pabalstu, tad, protams, otrs arguments no pašvaldības puses bija, ka, ja būs tas pabalsts tik liels, tad, ja viņi iztērēs nepēc bērniem, nodzers, es ar tam īstā negribēju piekrist, ne katra jauna māmiņa kaut kur iztērēs ne tam paredzētiem bērniņām, piemēram, un šī gadījumā bija tās ierosinājums no mūsu puses, ja mēs nevaram, lai tā tiešām tam bērniņam tas pabalsts nonāk tieši viņam, varbūt daļu kaut kādos vai pamperos, vai kaut kādās tāda somiņa izveidot kā jaundzimušajām, kur viņš var kādā veikalā iet un nopirkt, attiecīgi mēs arī uzņēmēju darbību atbalstīt tas, kas snieg šādu pakalpojumu. Bet tur gāja runa tik tiešām par tām ģimenēm, kur cilvēki netiek galā. Jā, kur netiek galā, tur varētu izvēlēties gan daļa kuponos, kur var nopirkt bērniņam nepieciešamās lietas, gan arī arī to naudiņu. Un tur pašvaldība arī, protams, var paturēt izvēli, skatīties pēc situācijas, kāda ir ģimene, konkrēti kāda ir atmosfēra šajā ģimenē. Kā tev šī ideja liekas kā māmiņai? Vai tā būtu laba, vai tomēr labāk būtu, ka naudiņa? Es teiktu, ka droši vien mammai ir ērtāk viņai iedod naudu, un tad viņa dara. Bet tieši ņemot vērā šo aspektu par šīm tādām riska ģimenēm, kur varbūt nauda netiek novirzīta atbilstošiem mērķiem, un es teiktu, ka iespējams pašvaldībai vajadzētu nedaudz vairāk strādāt tieši ar šīm riska ģimenēm, un viņas tā kā jau redzēt tajā sākotnējā posmā, kur tie riski var parādīties, jo arī esot kaudžu mammai, es redzu, kādi ir iemesli, gan kāpēc bērnus izņem no ģimenēm un kur ir kaut kādas problēmas, tad iespējams, jā, šīm ģimenēm bišķiņ vairāk vajag pieskatīšanu, un iespējas ir Liepājā ļoti brīnišķīgi strādā ģimenes asistenti, tāpat ir agrīnā intervence, kas nedaudz ir arī Ventspilī, bet es domāju, to var vēl lielākā mērā pildīt. Te 2024. gadā, Latvijas daudzbērnu ģimenes apvienība griezās pie Ventspils domas, un viņiem bija tāds pētījums, kur viņi skatījās un salīdzināja pašvaldības, kur palīdz šīm daudzbērnu ģimenēm. Un tad attiecībā uz Ventspili tieši bija tāds lūgums neekonomēt uz ģimenēm ar bērniem, kurām mājsaimniecības tēriņi pieaug vēl straujāk, ņemot vērā visu šīs inflācijas. Tad kā liela problēma tika minēta tieši ēdināšanas skolās, ka tā ir nepietiekama, arī viss šīs transporta lietas. Un man kā deputātam, es to norādu gandrīz katru reizi, kad mēs skatām šādus jautājumus, ka mēs kā pašvaldība nedarām pietiekoši. Jo tur arī bija runa par pabalstu mācības līdzekļu iegādēju, par atbalstu profesionālās ievirzes izglītības ieguvēju, atbalstu interešu izglītības ieguvēju, atbalstu kultūras atpūtas sporta pasākumu apmeklējumam. Kā tev liekas salīdzinoši, vai tev ir kāda informācija tīri subjektīva? Varētu darīt vairāk?
Noteikti šī te pat ēdināšanas skolā, izglītības iestādēs posmā, kas attiecas uz obligāto izglītību, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tam bērnam skolā ir jābūt, un viņam tur ir jāpavada ilgas stundas. Un daudz bērnu ģimenēm noteikti tie ir ievērojami līdzekļi, kas ir jāvelta šai ēdināšanai. Tad vecāku šobrīd tas līdzmaksājums sākot no 5. klases, ja es nemaldos, ir €50 dienā. Attiecīgi, tātad varam pareiķināt, kaut vai 3 bērnu ģimenei dienā tie jau ir tikai skolas pusdienām, vai ne €5, nedēļā 25, mēnesī 100, neskaitot vēl pēcpusdienas. Protams, un tie ir izdevumi. Kolēģi, man ir, piedodiet, lūdzu, bet man ir viens tāds jautājums. Kolēģi, jums abiem, pat cik mums visiem ir bērni, ja? Varbūt tas tāds nekorekts, bet to bērnu. Cik jums izmaksā viens bērns tīri materiāli mēnesī? Vairāk simti noteikti, jā. Jā. Tā, lai gan skolai, gan dažādi pulciņu maksājumi, drēbes, ekipējums, ēšana, kā 400-500 varētu būt, jā. Varbūt arī mazliet mazāk, plus mīnus. Ieskait, protams, tiešās un netiešās komunālos maksājumus, transportu, tad jau, protams, tā summa ir lielāka, jā. Un kā tev? Jā, es neesmu rēķinājis, un patiesībā ir mazliet bail rēķināt, jo negribās to zināt. Jā, uz bērniem, jā, negribās. Negribās tā zināt, jā, bet Tie nav 1000. Nē, 1000 tie nav uz bērnu, bet tās ir ievērojams summas. Īpaši ir pusauģi, un mums viņi uz skolu ir jāpalaiž arī daudz maz sakarīgā paskatā, atbilstoši viņu vajadzībām, tāpat, lai izvairītos no kaut kādām mobbinga iespējām. Es domāju, ģimenēm, kuri nevar atļauties savam bērnam kēdas, kādi ir klases biedriem. Jā, kolēģi, ziniet, kāpēc es jums to prasu? Vakar mums bija ekonomikas un budžeta komisija, un tur skatīja jautājumu par maksu, dienas maksas palielināšanu tādam namiņam. Varbūt tu zini, kas ir namiņš, ja? Tur tiek aprūpēti vai dzīvo šie jaunieši, kas ir izņemti no nelabvēlīgām ģimenēm. Jūs varētu apmēram pateikt, cik dienā vai cik mēnesī izmaksā katrs no šiem bērniem? Aptuveni, cik varētu izmaksāt? Mēnesī 1,5 līdz 2,000. Aptuveni. 1000, 1200, varbūt mazāk, mazliet. Mēs esam visi kļūdījušies. Tāds bērns izmaksā Ventspilī, viņi tagad palielināja 85 eiro dienā. Tas būs gandrīz 2,6 tūkstoši, 2600. Un tad man ir jautājums, kā jums liekas, cik vecāki var veltīt, cik tādi vecāki vispār ir valstī, kas var veltīt 2,6 tūkstoši uz vienu savu bērnu, ja? Un vai tas ir tas vienīgais pareizais risinājums, un cik galā tev valsts vai pašvaldība dod par audžu bērnu aprūpi? Jā, šeit tieši būtu vairāk korektāks salīdzinājums ar ārpusģimenes aprūpi, jo īsti nevarēs salīdzināt namiņā esošu bērnu uzturēšanu ar ģimeni, vienkārši ģimenē esošu bērnu, tādēļ, ka tur jau ir cita veida izdevumi, bet runājot par ārpusģimenes aprūpi, tur gan par šo audžu ģimenes ļoti sen jau runā, ka šajās iestādēs summas, ko pašvaldības velta, ir ievērojami lielākas, kas attiecas uz audžu ģimenēm. Ar janvārī valsts noteica palielinātu summu bērnu uzturam, līdz ar to ir, kuru izmaksā pašvaldība. Un kā tā summa ir? Un šobrīd par vienu bērnu, atkarīgs no vecuma, bet tās atšķirības ir ļoti nelielas, tie ir tā varētu kļūdīties 460 vai 470. Bet katrā gadījumā ne vairāk kā 2000. Tas ir tātad nepilni 500 eiro, un vēl, manuprāt, bet tas ir jāpārbauda, šobrīd iepriekš bija 258 eiro. Decembrī vēl. Un tagad jautājums ir tāds, kur bērniņš tiek izņemts no ģimenes ārā uz laiku, kur viņš labāk gūto ģimenes siltumu, vai pie šīm ģimenēm audžs, kas uzņemtos aprūpu uz to laiku, vai tādā namiņā, kur ir vēl 5
6 tādi paši bērni brāļi klāt, pedagogs, stress un vispārējais. Un kāpēc tad Kāpēc to nevarētu dot tā rodās ar ģimenei? finansējumu, jā, vai tiešām nevajadzētu paplašināt, nevis radīt šādus namiņus. Protams, ka tāds namiņš kaut kādā krīzes situācijā uz momentā vajadzētu būt, bet varbūt tiešām paplašināt to auģu ģimeņu loku, lai tajās bērniņi varētu tur. Un kārtīgi palīdzēt, vismaz adekvāti tam, kā, līdzīgi kā tas ir ģimene. Kā tev liekas? Protams, ģimene, es teiktu, ka ir dažādas, protams, arī auģu ģimenes, bet auģu ģimenēs ir lielāka iespēja dot bērnam šo te gan ģimenisko vidi, jo nemainās pieaugušie, kas aprūpē bērni, nemainās. Namiņā tā tad ir ik pēc vai nu pāris dienām vai kā tās dežūras ir, viņiem ir vairāk šie te pieaugušie, kas par viņiem rūpēs, līdz ar to viņiem nav viena vienīga uzticības persona, tas ir viens. Vienīgi es piebildīšu, ka ne visus bērnus var ievietot auģu ģimenēs, gan specifisku vajadzību, problēmu dēļ, gan arī, ja tie ir lielāki bērni, viņi nemaz negrib auģu ģimenēs. Tā kā tur situācijas dažādas. Bet ņemot vērā tiešām kritisko situāciju ar auģu ģimeņu skaitu Latvijā, tajā skaitā Ventspilī, un Ventspilī šobrīd šķiet, ka arī ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms auģu ģimeņu skaits. Kāpēc tā? Viens varbūt arī ir šis finansējums, kas prasa arī, jo man liekas, ka tā Latvijas problēma vispār ar demogrāfiju un ar bērniem ir tajā, ka mēs neuztveram bērnu audzināšanu kā darbu, sabiedrība, jo tas ir smags darbs, kur vēl auģu ģimenēm. Ja mēs rosinātu papildus vēl finansējumu šīm auģu ģimenēm, kur varētu bērniņi apgūt tieši vēl no pašvaldības, cik es saprotu, no valsts puses ir kaut kāds finansējums, bet pašvaldība jau varētu arī pieņemt saistošos noteikumus, lai papildus vēl savām tos 2000 un tā kopā būtu ģimenēm palīdzētu, un tad tas tomēr veicinātu un tādu pozitīvāku vidi, vai šāds risinājums varētu būt? Es mazliet precizēšu par finansējumu, ko saņem auģu ģimenes šobrīd, kas strādā, tā kā Ventspilī. Tātad ir šis iepriekš minētie nepilnie 500 eiro bērnu uzturam, kuru, manuprāt, precizējiet, daļēji arī dotē valsts šo te palielinājumu, kas bija, to valsts tā kā piešķīra šim mērķim. Un Ventspils dažus gadus auģu ģimenēm izmaksā atlīdzību 250 eiro mēnesī par pienākumu veikšanu. Tas būtu kopā 750. Tie ir no pašvaldības 750 kopā eiro. No valsts. Tātad šo vajadzētu vēl. Tas ir no pašvaldības, ir 750. Tad valsts daļa. Valsts arī sniedz atlīdzību auģu ģimenēm, kas iepriekš bija 170 eiro. Ar šogad ir pacelts. Kļūdīšos nepilni 300 eiro, manuprāt. Jā, bet kopā tas ir... Kopsumma ir ap 1000. Tur bija cik tev 2600. Ja mēs šo nonivelētu, kaut kur būtu 1700, tad, protams, arī tiem bērniņiem būtu labāk. Bet tad tāds vēl viens jautājums. Mēs ļoti daudz, kā mūsu pilsēta, kas, protams, ir labi, mēs veltam arī turistiem, iebraucējiem, dažādas reklāmas, govis vai kas, bet tev pat nešķiet, tas, protams, es esmu opozicionārs, tāpēc es gribu paprasīt tev, kā nešķiet, vai nevajadzētu tomēr to daļu, ko mēs turismam veltam un šīm reklāmēm, salūtiem vairāk reizes gadā, novirzīt tieši mūsu bērniem, tā paša skolas ēdināšana. Tāpat transports bērniem, tāpat arī vēl dažādi bērni piedzīvošanas Es varbūt iedošu tādu salīdzinājuši skaitļus, lai būtu vieglāk pateikt. Piemēram, mums piedzimšanas pabalsts kopsumma uz visas pilsētu ir 72 000. Tad šogad, pat cik ir tā demogrāfijas tas jautājums, tad it kā iezīmēja demogrāfijas jautājumu risināšanai, bija rakstīts 100, Vituliņš saka 200, bet kopumā tas būtu apmēram 72 000. Bet, piemēram, šiem 12 jauniešiem kopsumma ir gadā, ja mēs ņemam vērā to te tarifu, ir 371 000.
12 jauniešiem. Uz visu pilsētu demogrāfijai pat nesanāk šie 300 000. Un tad salīdzinājumā Ventas balsī mēs tērējam, lai it kā informētu sabiedrību, vairāk kā 400 000. Basketbola klubam mēs tērējam vairāk kā miljonu. Ja? Tad tā galvenā problēma, ko daudz jau arī ekonomisti ir atzinuši, kad tas, ko mēs esam izdarījuši 3-5 gadu laikā, ka mēs neesam cienījuši ģimenes, bērnus un neesam cienījuši to kā darbu, ir novedis pie šīs šausmīgās demogrāfiskās krīzes, kas nākotnē nes arī ekonomisko krīzi. Tad kā mums ir ar tām prioritātēm? Skaitļi jau pasaka, ikviena, tā teikt, visādi koči un visi, kas mūs tagad moderni māca dzīvot, viņi arī pateiks, ka tu vari savas prioritātes nosaukt, uzrakstīt, bet paskaties savā bankas kontā, kur tev aiziet nauda. Tur arī ir tavas prioritātes patiesībā. Bet, principā, tu piekrīti, ka to fokusēšanu varētu veltīt mēs vairāk tiešām mūsu ventspilniekiem to naudu, ko nodokļu maksātāji samaksā, nekā veltīt tam pilsētas tēla spodrināšanai. Noteikti. Es domāju, ka pilsētas tēls ārpus pilsētas robežām ir labs, ir pozitīvs. Es domāju, ka viņš tik ātri varbūt arī nekritīs. Tur ir tādā ziņā labs darbs izdarīts. Bet, kāpēc? Bet tad, kad mēs pārkāpjam pilsētas robežu, arī es esmu iebraucēja Ventspilī, dzīvoju kopš 17. gada. Tas, kas bija aizžot, ir mazliet savādāk nekā dzīvot šeit uz vietas, īpaši ienācēji. Jā, mēs ar Zintaru piedalījāmies tur vecākā tādā sapulcē saistībā ar 1. pamatskolu, un tur arī 2. pamatskolu, tur grib slēgt un visādi darīties. Ja? Un kas mums vienkārši tā griežās, ja? Kad mēs redzam šos skaitļus, ka netiek investēts tajos bērnos, ja? Un tajā pašā laikā mēs ar vieglu roku gribam slēgt šīs skolas, ka mums ar steigi ir jāpārliek fokusi no šīs ārējās izrādīšanās uz pamatīgumu, uz bērniem, uz to, lai šeit tik tiešām ģimenēm būtu patīkami dzīvot, lai viņiem būtu kārtīgs atbalsts, jo mēs to redzam, ka tā ir primārā investīcija mūsu ekonomikā, mūsu pilsētā, kam būs ļoti liela atdeva, ja mēs tā darīsim. Bet, diemžēl, patreiz pilsētas vadība netiek tam līdzi. Ja? Varbūt es kļūdos, bet es atceros, ka, man liekas, piekdienas pastaiga izmaksās kaut kur aptuveni to, ko tu sauc ap 100 000. Šeit arī mēs tai piekdienas pastaigā nevis ņemam kaut kāds ārnu mākslinieks, bet mūsu pašu ventspilnieki, kādu mēs esam, tā mēs lecam, kā mēs mākam, tā mēs dziedam, katrs kaut ko parāda, un tāda piekdienas pastaiga ir, un varbūt tas finansējums te mēs varam ieekonomēt. Un to naudu novirzīt bērniem skolas ēdināšanas sekšanai, piemēram. Un tas būtu labāk, jo katru reizi aicināt, protams, ir labi. Mēs vienreiz, 2, 3 gadā uzaicinām rīdziniekus ar estrādes zvaigznes, bet jebkurā gadījumā tas priekš pilsētas ir ļoti liels izmaksas. Un ņemot vērā to, ka mums ir teātri, mums ir dažādi citi pasākumi, mums ir jaunradas nams, mums ir vēl daudz vietas, kur principā jau ikdienā notiek šie socializēšanās ar ārpasauli. Kā tev šķiet? Pasākumu un kultūra noteikti ir vajadzīga, bet viss jau atvirās par tām finansēm, un vai tiešām ir samērīgas. Samērīgi, jā. Ir kaut kāds samērīgums, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu pilsētā. Es vienkārši vienu piemēru. Te pāris gadus atpakaļ liela krīze bija Tallas novadā, un viņiem tur samazināja budžetu. Un viņiem bija pilsētas svētki, un tos pilsētas svētkus rīkoja paši, un bija vislielākais apmeklējums skaits, kāds vispār vēsturiski bijis. Ja? Viņi to savilka kopā ar vēl tur kaut kādu Red Bull pasākumu. Tā kā darot pašiem, tas nenozīmē, ka mazāk priecāsimies, un tas maksās lētāk. Ja? Bet tā nobeidzot no savas puses, manuprāt, mums visiem ir jāmaina domāšana, un bērnu kvalitatīva audzināšana ir jābūt cienījamam, un tas ir jānovērtē, jo tas ir smags, un visas sabiedrības
prioritāri atbalstāms darbs, ne kolēģi. Noteikti. Jā, un mans beidzamais vārds šodien beidzamais vārds ir tas, ka Ventspilnieks jābūt ir prioritāte Ventspilī. Tieši mēs paši. Un tad mēs varam, tā kā tu teici, mēs pirkt gan labas kedas vai labus dažādas pasākums. Tā kā šī gadījumā ir tāds fokusēšanās, tas mums tiešām palīdzētu un palīdzēt grūtajā situācijā tieši šī mirklī Ventspilniekiem. Un tad beidzamais lūgums no tavas puses ir, tu taču atnāks vēl pie mums ciemos. Jā, un Es atnākšu. Jā, jo Es mēs tur jūtu, redzam, ka es 25 atnākšu. minūtes ir pagājuši, un mēs ir tikai ļoti nelielas tēmas skāruši, kā mēs varētu uzlabot Ventspilī tādu kopējo tādu atmosfēru un dzīvot. Jā. Jā, varbūt Kristīna tad nobeidz šo tēmu un tad līdz nākamajai reizē. Jā, noteikti. Tad, kad mēs jaunatnes un demogrāfiju lietu komisijā beidzot sāksim skatīt jautājumus, kas attiecas uz demogrāfiju, noteikti atkal tiksimies. Tiksimies, mums Jā. būs ko runāt. Būs ko runāt, un tā kā vēl daudz runā, prasa, kā tur vai tiešām tev tur labi maksā. Tā tas nemaz nav. Tas arī ir no Kristīnas puses vairāk kā sociālais darbs, jo tu mums atsūtīji toreiz pirmo atalgojumu par pirmo mēnesi. Man liekas, tur bija 5 eiro vai kaut kas. Jā, Tā kā pirmo sēdi šī 5 eiro. gadījumā arī šeit neiet runa par naudu, šeit iet runa par to, ka katrs Ventspilnieks un sevišķi Kristīna ir iesaistījusies, lai varētu veikt šo darbiņu un lai Ventspili uztaisītu labāk. Jā, tā kā paldies, Ventspilnieki, sekojiet mums un līdz nākamajai reizei. Ja? Atā. Atā.